Pagājušā nedēļa basketbolā lielākoties aizritēja Baltijas līgas zīmē. Vairākas Latvijas komandas krustoja šķēpus gan ar mūsu kaimiņiem lietuviešiem, gan mērojās spēkiem savā starpā. Kamēr citi mūsu klubi spēlēja pārsvarā ar lietuviešiem, abi Latvijas basketbola smagsvari aizvadīja savstarpējo maču Ventspilī. Maču sākumā neapturams bija Jānis Strelnieks, gūstot punktus un pārtverot piespēles. Rīdziniekiem stabilākais bija smagais gals, Parahauskis un joprojām Bērziņš. Bet mainiekiem labi spēlēja gan Andersons, gan Vairoks, un puslaiku Ventiņi sagaidīja ar +4. Pēc pārtraukuma Ventspils lielākoties noturēja 8 līdz 12 punktu pārsvaru. Vēl 5 minūtes pirms beigām rezultāts bija gana stabils 81-69. Taču atceroties pagājušās sezonas BBL un LBL kaujas, Vefiņš apliecināja, ka arī tagad nekas tik vienkārši nebūs. Parahauskim danks un 2 minūtes pirms beigām Ventspilī vairs tikai +3. Tad ļoti svarīgu trīspunktnieku iemet vēl viens bijušais vefietis Māris Gulbis, un Ventspils izcīna uzvaru 93-89. Ventspilī rezultatīvākie bija Andersons, Gulbis un Vairoks. Vefam Bērziņš, Parahauskis un Bērtāns. Pēc nepatīkamā zaudējuma savās mājās spēles galotnē iepriekšējā nedēļā Valmiera ieradās Liepājā ar vienu domu par revanšu. Gabrāns uzliek aizsargu, Kaufmanis apskrien mājiniekus un viegli 2 punkti. Pēc ceturdaļas +2 Valmierai. Bērts liek aizsargu Mičelam, saņem piespēli no viņa un ir precīzs. Raimonds Gabrāns atrod Jāni Graudiņu, taču priekšā ir Bērts, kurš aptur viesu uzbrukumu. Kaufmaņa kļūdu teicami izmanto Lauvas. Kravčenko paceļ ripojošu bumbu, pamet to uz priekšu Mičelam, kurš zina, kas jādara. Pēc puslaika 38-30 Liepājas labā. Ātrajā uzbrukumā skrien Kravčenko. Meistarīgi atrod Vaikulu, bet Veselovs paveic darbiņu aizsardzībā. Mača pēdējā daļā ar caurgājieniem spēli vēl cenšas laust vispirms Graudiņš un pēc īsa mirkļa arī Kaufmanis. Ar to gan nepietiek. Un stabilu uzvaru 76-65 izcīna Liepājas Lauvas. Uzvarētāja rindās mačā, kurā nepiedalījās Jurevičus, rezultatīvākais Kravčenko ar 16 punktiem, Valmierai 18 Gabrānam. Valmiera joprojām centās atrast savu pirmo uzvaru BBL, šoreiz mačā ar Rudupis. Sākums atkal labs, Gabrāns Ansonam, Klavs ārā Graudiņam un Jānim precīzs metiens. Skaisti bumbu māk izspēlēt arī Leiši. Butkevičus Zeļonim, tas tālāk Lipkevičam un bumbu grozām. Viesi, protams, met arī garām, bet bieži veiklākais ir Edgars Zeļonis. Valmieriešus iepriecina Kaufmanis, atņemta bumba un 2 punkti no groza apakšas, puslaikā Valmierai +2. Pēc pārtraukuma plosās Ansons. Laba vārda brāļa Bedrīša piespēle un Klāvs garākais izpilda topa cienīgu danku. Arī Gabrāns māk atrast brīvu džeku un Jānis Bērziņš met precīzi. Bet viesi ir neatlaidīgi un sīksti. Rezultāts turas līdzīgs. Pēdējā ceturdaļa sāks neveiksmīgi. 8 punkti pēc kārtas Rudupim. Valmierieši dara, ko var, bet Rudupis šoreiz ir stiprāks. Kaimiņiem 7. uzvara BBL šosezonu – 80-66. Klavam Ansonam 22 punkti un 4 bumbas. Viesiem Lipkevičam 24 punkti. Pateicoties uzvarai pār Vefu, pirmo vietu uz Baltijas līgas piedestālu ieņēmuši Ventspilnieki. Otrs Kurzemes klubs, Liepājas Lauvas, atrodas priekšpēdējā vietā, bet no valmieriešiem joprojām gaidām pirmo uzvaru arī šajā turnīrā. Bet tagad uzminiet mīklu. Pie tā sēdošie cilvēki bieži vien izšķir spēles likteni. Tas neatrodas basketbola laukumā un ir labs palīga līdzeklis spēles tiesnešu darbā. Kas tas ir? Uzminējāt? Tas ir sekretariāta tiesnešu galdiņš. Šo cilvēku acis pamana visu, kas notiek laukumā, un šeit rodas pierādījums, ka spēle vispār ir notikusi. Tiesnešu galdiņš ir vajadzīgs tāpēc, lai fiksētu spēles rezultātu, fiksētu spēles statistiku,
fiksētu spēles laiku un, respektīvi, kontrolētu visas nepieciešamās situācijas un lai spēle notritētu kārtīgi. Cilvēku skaits pie pieminētā galda ir atkarīgs no attiecīgās līgas nolikuma. Šajā gadījumā apskatām ULEB Eirokausa izcīņas turnīru, kur darbojas 8 cilvēki. Atkarībā no zāles aprīkojuma var būt arī 6. Pirmās 2 pozīcijas piefiksē statistikas rādītājus. Tiek atzīmēti iemestie un neiemestie metieni, kļūdas, bloki, respektīvi viss, ko spēlētājs izdara laukumā. Nākamais cilvēks atbild par uzbrukumu laiku. Ļoti uzmanīgi vēro spēli, lai atjaunotu vai apstādinātu 24 sekundžu tablo. Savukārt blakus sēž persona, kas atbild par kopējo spēles laiku. Atbildīgs moments ir tieši pēdējās 2 minūtēs, kad ir ļoti svarīgi, cik sekundes ir palikušas spēlēt. Un visjautrāk ir tad, kad ir vislīdzīgākie spēles rezultāti un ļoti svarīgi ir apstādināt laiku īstajā mirklī un palaist viņu īstajā mirklī. Bet pašā vidū dāmu ieskauts sēž pats galvenais – spēles komisārs. Cilvēks, kurš ir attiecīgās līgas pārstāvis, pieņem lēmumus, uzrauga tiesnešu darbību un koordinē notiekošo darbu. Ar komisāru mums gan neizdevās aprunāties. Vienkārši intervijas komisārs nedrīkst sniegt atbilstoši nolikumu. Pa labi no galvenā sēž protokolists, lai arī rezultātu un piezīmes fiksē tehniskajā protokolā pirmajās 2 pozīcijās. Par galveno dokumentu tiek uzskatīts šis. Ja gadās kāda kļūda, tad taisnība būs meklējama tieši pie šī cilvēka. Tālāk atrodas persona, kas atbild par arēnas tablo, piefiksē punktus un piezīmes spēlētājiem. Un galda tālākajā galā sēž balss īpašnieks, kur dzirdam, ka tiek izsaukti spēlētāji laukumā, gūti punkti, piezīmes, kā arī notiek spēlētāju maiņas. Jāatzīst, ka par tiesneši, kā arī sekretariāta galdiņu darbību vienmēr kāds būs neapmierināts, jo bieži vien zaudējumos par vainīgajiem komandas sauc tieši tiesnešus. Tāds lūk stāsts par sekretariāta galdiņu. Mūsu adrese paliek nemainīga, bet jūsu jautājumi arvien interesantāki. Rakstiet, ko gribat zināt jūs. basketapskats@gmail.com. Rezultatīvākā spēle šosezon Rihardam Kuksikam. 15 punkti vieglā Sandevils uzvarā pār Gardner-Webb universitāti. Pirmais zaudējums šosezon Kaspar Kambalas Lukoil Akademik, kas Eirokausā piekāpās Lisabonas Benfika. Bet Bulgārijas līgā uzvara Sofijas derbijā pret Levski. Mūsu centram 17 punkti un 8 atlēkušās. Svarīga uzvara pret tabulas vicelīderiem Kaha Laboral, Jāņa Blūma Bilbao basket. Mūsu aizsargam 9 punkti, 3 bumbas un 2 piespēles. Sāpīga neveiksme pret tabulas lejasgala komandu Kristapa Valtera Fuenlabradai. Mūsu saspēlniekam 3 punkti, 5 piespēles un 7 atlēkušās. Jau 6 zaudējumus pēc kārtas piedzīvojusi Andra Biedriņa Golden State Warriors. Anžam labākā spēle nedēļas sākumā pret Dallas Mavericks. 8 punkti un 11 bumbas. 1997. gadā Lainers Daugavas sportanamā uzņēma viesus no Kurzemes. Tims Ovens un Ainārs Zvirzdiņš pret Armandu Krauliņu un Ventspili, kā arī Kārlis Mužnieks pret Aigaru Zeidaku. Minūtes pārtraukumā. Aizvadītās nedēļas aizdošāko Spraitu basketbola līgas spēli varēja vērot piektdien Daugavas sportanamā, kur Lainers savā laukumā tikās ar Ventspili. Spēles sākumā vadībā izvirzījās Ventspilnieki, taču pateicoties Kaspars Krastiņa, Ralf Jansona un Tim Oven pūliņiem, Lainers spēli drīz vien izlīdzināja un 15. minūtē panāca pat 15 punktu pārsvaru. Un kā ne, ja krita visiem un krita bieži. Jau pirmā puslaika beigās ar 5 piezīmēm laukumu atstāja Ralfs Jansons, par ko ļoti neapmierināts bija komandas menedžeris Andris Vanaks, rezultātā izpelnoties kārtējo tiesnešu uzmanību. Tomēr šie zaudējumi vismaz otrā puslaika sākumā neietekmēja komandas sniegumu. Spēle gāja kā pa viņiem, un Lainerim izdevās saglabāt 10 punktu handikapu. Bet cīņas pēdējās minūtes raksturo tikai viens vārds – drāma. Divu kombināciju neviens nezina, es neskatu. Kurš nezina? Tā, paklausies. Paklausies nākošais. Kurš nezina? Tu nezini. Vai beidzēt.
Ventspilniekiem pat izdevās izvirzīties vadībā. Pēdējo 2 minūšu laikā laukumu ar 5 piezīmēm atstāja Lainers līderi Liepuns Krastīņš, taču ar to nebija pietiekoši, lai uzvarētu Laineri. Emocionālo fanu atbalstītu mainieki burtiski ar zobiem izplēs savu pirmo uzvaru, kas pielīdzinām sensācijai. Lūk, Buškevits izmisīgais tālmetiens un Gavilis var sākties. 109-106 uzvara, ko kaldinājusi visa komanda. Tā bija ļoti laba spēle. Mēs galvenais spēlējām labi kā komanda un mums arī ļoti labi krita. Un šoreiz mums tas paveicās. Es uzskatu, ka mums bija lielāka veiksme un varbūt pretinieks pēc mūsu 2 iepriekšējiem zaudējumiem bija drusiņi iemidzināts un varbūt nebija gatavs, ka mēs varēsim arī pretoties. We love this game! Es arī mīlu šo spēli, mazā. Jūs arī to mīlat. Un lielākoties, protams, dēļ šādiem momentiem. Aizvadītās nedēļas top 5 un piedzīvojuma pilna nedēļas seja. Top 5. 5. vietā Keins palaiž balli augšā un Parahauskis ieliek mazulīt šupulī. 4. vietā Vaikulis jau ieskaita sev 2 punktus, bet Paška Veselovs ielīmē bumbu dēlī. Paldies, Raimond! 3. vietā Ukraiņu ķīmiķis saēdies, bet Kuzminska Veseris iedzen bumbu grīdā. Meisons, Strelnieks, tālāk Bankavits un 2 punktu ventiņiem. Janka Strelnieks uztaisa sviestmaizi un Sauļus gardu muti to notiesā. 2. brokastis Kungīm. Un 1. vietā rokduets Klāvs. Bedrītis uzdod Toni Bračkam un Klāvs 2 Ansons iedārdina Lietuvai bungu solo. Aču, braļukas! Viņš izglāba civilizācijas šūpuli. Viņš aizsargāja dievišķo spēku. Viņš triumfēja pār ļaunuma armiju. Vīrs ar cepuri un pātagu ir klāt. Ja piedzīvojumiem ir vārds, tad tas ir Kristaps Indiana Johnny Čenoks. Drosmīgais dēku metnieks ir paveicis kārtējo varoņdarbu. Eirokausa spēlē Kristaps Seviļas Kahaslau komandai sagādāja neaizmirstam piedzīvojumu. 37 minūtēs 32 punkti, 2 bumbas un liederības koeficients plus 32. Esi gatavs jauniem izaicinājumiem, Kristaps! Indiana Jones ir viens no slavenākajiem tēliem pasaulē, un daudz amerikāņu iemīļots kinovaronis. Kristaps Janičēnoks ir reāls, un viņš ir mūsu varonis. Tāpēc sekojiet saviem elkiem arī pēc nedēļas. Bet, ja gribat redzēt Kristapu klātbūtnē, rīt ejiet uz arēnu Rīga un atbalstat Vefiņu Eirokos mačā ar Jeruzalemes Hapoel. Čau, kakau! Piedāvā SMS Kredīt LV.